Sveicināti atpakaļ vēl vienā dzinējspēka epizodē. Tātad šodien mēs parunāsim par divām mašīnām. Un tā kā Latvijai paliek 106 gadi, mēs parunāsim par dažām mašīnām, kas tika ražotas Latvijā. Bet vēl mums būs viena lieta, ko mēs vēl nekad neesam darījuši, ko es jums nekad vēl neesmu rādījis. Tas būs pārsteigums vēlāk, bet tad arī paskatīsimies kaut ko, protams, no manas grāmatas. Bet tātad pirmā mašīna, par kuru mēs šodien runāsim, ir Lamborghini Urus S. Tātad šī mašīnai ir 657 zirgspēki. Tātad ātrākais ātrums viņai ir 305 km/h. Un no 0 līdz 100 km viņa var sasniegt 3,5 sekundēs. Interjers. Lamborghini Urus S interjers ar savu dizainu pauž mūsdienīgu izsmalcinātību, piedāvājot greznu komfortu ar ādas virsmām, dažādu apdares elementiem un visaptverošu augsto tehnoloģiju Lamborghini aprīkojumu. Ārējais izskats. Tātad Urus S dizains saglabā Urus muskuļotās virsmas un pārliecinošās līnijas, bet ar vēl lielāku skulptūrālo formu. Gan priekšējām, gan aizmugurējām buferim ir izteiktāks dizains, kā arī jaunās riteņu arkas ar oglekļa šķiedras krāsots pārsegs. Smalkās detaļas ietver jaunu 23 colu un 22 colu riteņu apstrādi un priekšējo tērauda sānu plāksni, kas kopā piešķir drosmīgu un elegantu izskatu ārpusē. Klientiem ir arī iespēja izvēlēties daudzas iespējas, piemēram, oglekļa šķiedras jumtu, kas vēl vairāk izceļ Urus S sportisko un grezno raksturu. Pārskats. Urus iemieso vizionāru koncepciju, realizējot supersport utility vehicle, kas dzimis no tīras Lamborghini DNS. Lamborghini Urus S ir pilnveidota veiktspēja, dizains un ekskluzivitāte, atklājot vēl lielāku spēku un paaugstinātu luksusa uztveri. Urus S ir vismodernākais super SUV, kas apvieno maksimālu jaudu un komfortu jebkurā reljefā un ceļa apstākļos. Tad tagad es jums izstāstīšu par Ford vairogs. Tad tā bija tāda rūpnīca, kur ražoja Ford automobīļus. Un vairoga pirmsākumi meklējami jau 19. gadsimtā. 1895. gadā Austrijas pavalstnieks Oskars Freivirts saņēma Krievijas imperatora atļauju Rīgā dibināt vagonu un mehānisko rūpnīcu, akciju sabiedrību Fēniks. Tā darbojas līdz pat 1930. gadiem, kas ierobežotā pasūtījumu skaita un nepilnīgi izmantoto rūpnīcas jaudu dēļ uzņēmumu finansiālais stāvoklis pasliktinājās. Lai glābtu situāciju, Latvijas Kredītbanka, pamatojoties uz valdības lēmumu, 1936. gadā 15. oktobrī nopirka visas 4000 Fēniks akcijas un likvidētā uzņēmuma apsaimniekošanai tā paša gada 23. decembrī nodibināja jauno rūpniecības akciju sabiedrību Vairogs. 1937. gada martā Vairogs noslēdza vienošanos ar Ford Motors Company nodaļu Kopenhāgenā par Forda automontāžas koncesijas piešķiršanu. Līgums paredzēja kravas un vieglo automobīļu ražošanu Rīgā. Līdz mūsdienām labā stāvoklī saglabājušies 5 Ford Vairogs,
4 vieglās automašīnas un 1 kravas auto, kas pielāgots ugunsdzēsēju vajadzībām, no kuriem 2 šobrīd ir apskatāmi Rīgas motormuzejā. Tāpēc, ja jūs gribat viņus redzēt, droši aizbrauciet uz motormuzeju un tur viņi būs. Nu tā, mēs esam nonākuši līdz jaunajai lietai, ko es jums tagad parādīšu. Tas būs triks. Ne kā maģiskais triks, tas būs ekstrēmais triks, ko es kaut kā dabūju gatavu un parādīšu jums tieši tagad. Skatāmies. Tad mēs mēģināsim attēlot tieši šo triku, ko es atradu no Top Gear. Mums viss bija gatavs, trase un leciens bija pilnīgi gatavs. Mēs bijām gatavi braukt, kad pēkšņi mēs sapratām, ka mums nav vadītāju. Mēs dabūjām kaut kādu čali par 10 eiro, un viņš pieņēma šo lūgumu un sēdās mašīnā un skatāmies, kā tas gāja. Jā, dažreiz tā gadās, nevienmēr var izdzīvot no šādām stulbām idejām, bet ko lai dara? Vienalga. Šodien mēs runāsim, tā kā mēs jau tur sākām runāt par Ford, tad mašīnu, ko mēs šeit zina pilnīgi visi, tas ir Ford Mustang. Tātad tika ražots ASV. Viņu ražoja no 1964. gada līdz 1973. gadam, bet tas bija tikai pirmās sērijas Ford Mustang. Tātad līdz 97 km/h viņš tādu ātrumu varēja sasniegt 9,3 sekundēs. Šādi viņš izskatās. Tātad šodien tas arī būs viss. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajā epizodē. Čau!